Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi izpušķosim eglīti ar īpašiem rotājumiem. Kad tu tos pētīsi, tu uzreiz atcerēsies mākslu un mākslas nodarbības brīnumdari. Kas tev būs nepieciešams? Vai nu gatavi koka aplīši, vai nu paņem kartonu biezu, uzzīmē apli. Mums būs nepieciešami 3 aplīši. 1, 2, 3. Un izgriez tos, bet neaizmirsti piezīmēt klāt vietas, pie kurām karināsi. Lūk, šeit ar izgriezumu tu arī vari pamēģināt tā uzzīmēt. Un šeit vajadzēs izdurt caurumiņu. Tev būs nepieciešams zīmols, tātad 3 sagatavs, vai nu kartonu, flomasteri, melns, zils, sarkans, dzeltena goša, melna goša, zelta goša, ausu kociņš, un šīs ir audums. Brūns un pelēcīgs, vai nu balts. Tā ir filce. Sāksim ar pirmo rotājumu. Šīs aplītes mums būs ar vienu glaznu. Mums palīdzēs Jojo Kusama. Paņem dzelteno krāsu un nokrāso savu aplīti. Lūk, nokrāso tā, lai krāsa noklātu visu laukumu un nebūtu redzami balti vai pelēki plankumiņi. Lūk, ir gatavs. Tagad ir jāsagaida, kamēr šīs aplītes izžūst. Jojo Kusama un viņas punktainā pasaule. Nu, lūk, ir izžuvusi mana dzeltenā krāsa. Tagad man būs nepieciešams kociņš un melnā krāsa. Paņemu uzmanīgi krāsu, mazliet atstāju viņu uz paletes, lai nebūtu tik daudz. Un tagad mums ir jānovelk šāda līnija un jāliek punktiņi. Tā, skatos, lai būtu skaisti aplīši, nospiežu kārtīgi. Lūk, ir. Tagad pa malu. Lai būtu atstarpe. Paņemu vēl krāsu. Pagriežu, lai man būtu ērtāk. Un droši lieku vēl. Lūk. Bet tagad es paņemšu otru galu,
paskaties, vai tev ir apaļš galiņš. Iemērkšu krāsā un centīšos ar šo galiņu uzlikt punktiņus. Droši ņemu vēl krāsu. Un lieku. Tāpat kā ķirbīšiem. Es vēlos vēl. Un pa vidu atstāšu. Lūk. Jojo kusama. Ir gatavs. Nākamo aplīti mums palīdzēs uztaisīt Kristīna Luīza Avotiņa. Kristīna Luīza Avotiņa un viņas skaistās sēnes. No sākuma nokrāso pamatni savu aplīti zelta krāsā. Ja tev nav zelta krāsa, tad apskaties uz Kristīnas Luīzas Avotiņas glaznām ar sēnēm un izvēlies krāsu, kurā tu nokrāsos savu aplīti, rotājumu. Tu vari izvēlēties sarkanu krāsu, zilu, gaiši zilu. Nu, lūk, esmu nokrāsojusi. Ir gatavs. Nolikšu, lai žūst. Tagad man būs nepieciešami mani audumi. Filce. Ja tev nav audumiņi, filcītes, tad tev būs jāpaņem parastais aplikācijas papīrs. Ko es izdarīju? Es uzzīmēju šādu sēnes pamatni kāju. Paņēmu brūno un uzzīmēju sēnes galvu, cepurīti. Un tagad es to visu izgriezīšu. Atceries to, ka tavs aplītis nav liels un sēnītei jābūt mazai. Ja sēnīte būs lielāka par apli, tad glazna mums nesanāks. Izgriezu sēnes cepurīti un griežu līdz galam sēnes kāju. Lūk, pagriezīšu uz otru pusi, lai pildspalva nebūtu redzama, jo tieši uz audumu ir visvieglāk zīmēt ar pildspalvu melno. Tātad šis ir gatavs. Mums ir jāsagaida, kamēr izžūst līdz galam, un tad ir jāuzlīmē virsū. Tātad tev būs nepieciešama arī līme. Es ņemšu šķidro līmi. Noklāšu kārtīgi visu sēni. Tā. Tīpaši malās. Un uzlīmēšu virsū sēnīti. Tāpat arī cepurīti jānoklāj ar līmi. Kārtīgi visu, lai labi pielīmētos, un uzlieku mazliet virsū. Lūk, sēnīte ir gatava. Kā jau tu redzēji, mums ir nepieciešams taurenis.
lai būtu pabeigts rotājums. Un tagad mēs uzzīmēsim taureni. Paņem zīmuli, skaties, lai izžūtu kārtīgi. Zelta krāsa, fons, ja tev ir pat citā krāsā. Un tagad mēs zīmēsim taureni. Uzzīmējam vienu un otru. Lūk. Kristīnas Luīzes Avotiņas glaznās tauriņi bieži vien ir zili. Es paņemšu flomasteru un izkrāsošu savu taureni. Krāsa ir izžuvusi, tāpēc flomasters ļoti labi krāso. Ja tev nesanāk taurenis, tad tu vari izprintēt gatavu taurentiņu pusīti no tā un uzlīmēt to virsū. Bet tagad es mazliet izrotāšu savu taureni. Paņemšu melno krāsu, uzzīmēšu taurenim galvu un radziņus. Kā arī mazliet apvilkšu. Uzzīmēšu viņam. Asākus galiņus spārniem. Paņemšu arī sarkano krāsu un uzzīmēšu aplīšus. Jā, tie ir tumši, bet vienalga tie ir redzami. Izrotā savu taureni, kā tu vēlies. Pafantazē. Lūk. Kristīnas Luīzes Avotiņas glazna mūs iedvesmoja. Tagad mūs iedvesmos Džordžija Okīfa un viņas sarkanās magones. Tagad mums būs nepieciešams trešais aplīts, trešais rotājums. No sākuma paņem zīmuli. Uzzīmē nevis pa vidu, bet mazliet tālāk mazo aplīti, pat ja viņš tev sanāks mazliet šķīps, neuztraucies, un uzzīmē tā kā mazo puķīti. Lūk, ir gatavs. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Tagad velkam līniju uz vienu pusi un otru. Zīmējam tālāk. Mums būs lielā puķe. Kuras mākslinieces? Džordžijas Okīfas. Lūk, puķe ir gatava, uzzīmēta ar zīmuli. Tagad paņem flomasterus. No sākuma izkrāsosim pašas ziedlapiņas. Kārtīgi un uzmanīgi. Skrāso. Ar flomasteru tev būs jākrāso ļoti uzmanīgi, lai būtu iekrāsots viss laukums. Lai neveidotos balti plankumi. Iekrāsot visu puķīti. Pa vidu puķīti tu nekrāso, bet krāso tikai lielās ziedlapiņas. Otru arī. Šeit mēs neizmantojam krāsas, bet flomasterus.
tā ies ātrāk un būs kaut kas savādāks. Tā, droši grozi, tā kā tev ir ērtāk. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Nesteidzies, lai tev sanākstu skaisti. Vēl mazliet, un puķīte būs gatava. No sākumā apvelku, un tad krāsoju. Jā, ar sarkanu esmu pabeigusi. Ja neesi uzspied pauzi, izkrāso un uzslēdz atkal. Tagad ņemam zilo un iekrāsojam fonu. Uzmanīgi novelc no sākuma līniju un tad krāso. Lūk. Un palicis ir viducis, kurš mums ir melns. Apvelku. Un iekrāsoju. Un tagad es apvelku zīmuli. Lūk šos. Mūsu puķīte Džordžijas Okīfas ir gatava. Izskatās, ka šeit vajadzētu vēl piezīmēt. Ir gatavs. Tātad viens rotājums ir jau gatavs. Kad tev ir gatavs kaut viens, otru pusīti tu vari nokrāsot, noklāt, kādā tu vēlies krāsā, un uzrakstīt savu vārdu un gadu, kurā esi zīmējis. Džordžijas Okīfas. Sarkanā magone. Nu, lūk, eglītes rotājumi mākslinieku stilā ir gatavi. Tu esi liels malacis. Tagad tu vari rotāt savu eglīti un atcerēties par šo gadu. Tiksimies atkal brīnumderī. Ja tev patika šī nodarbība, nospied patīk.